Tests, ko nespēja nokārtot 95% cilvēku. Klausieties uzmanīgi. Iedomājieties, ka stāvat uz perona un jums priekšā ir vilciens ar 3 vagoniem. Pirmais ar bezmaksas Wi-Fi, jums visu ceļu būs ideāls internets. Otrais – pilns all-inclusive. Ēdieni, dzērieni, viss iekļauts. Trešais – luksus vagons. Jums ir atsevišķa kupeja ar džakūzi un maksimālu komfortu. Kuru vagonu jūs izvēlēsieties? Lielākā daļa cilvēku nosauc vienu no šiem 3 variantiem, bet lūk, kas notiek tālāk. Jūs iesēžaties savā ērtajā vagonā, braucat ļoti ilgi, bet pēc tam izkāpjat un attopaties pelēkā drūmā vietā, kas jūs nemaz neapmierina. Jūs šokā jautājat, pagaidiet, bet kur es esmu atbraucis? Un tad es jums uzdošu pretjautājumu, bet kur tu gribēji nokļūt? Kad sēdies vilcienā, tu vispār pajautāji, uz kurieni tas dodās? Un tieši tāpat, draugi, dzīvo 95% cilvēku. Viņi izvēlas mācības vai darbu, jo tur ir ērts grafiks, laba alga vai tuva mājām. Viņi izvēlas vagona komfortu, bet neuzdod galveno jautājumu, kur mani šis ceļš aizvedīs pēc 10, 20, 40 gadiem. Viņi brauc pa sliedēm, kas ved uz vilšanās un zemas pensijas strupceļu. Tātad, kāds ir jūsu galamērķis un vai jūs šobrīd braucat īstajā vilcienā? Rakstiet komentāros, kur jūs patiesībā vēlaties nokļūt.